Tātad vēram vaļā LVM Geo un pirmais, ko daram, nospiežam šo punktiņu, lai mēs atrastu savu lokāciju un saprastu, kur esam paši. Tad ņemam šo te svītriņus, izvēlamies šeit augšā fona kartes un izvēlamies LVM meža karti. Kāpēc izvēlamies šo karti? Jo šeit ir lūk uzreiz atzīmēts, kur ir LVM kvartāli, LVM teritorijas un LVM meža autoceļi. Bet citreiz es vēl paņemu šādi te un paņemam datu slāņus un tinam pašā apakšā, šeit ir VMD mežauģu plāns. Ieslēdzam šo plānu un tad lūk viss mums iekrāsojās šādās te krāsās. Kas ir jāņem vērā? Zils mums ir bērs, violēta mums ir egle un oranžs mums ir priede. Un jo gaišāka krāsa, jo jaunāka audze, jo tumšāk, jo vecāka. Es ieteiktu egles meklēt pieaugušā mežā, mazās eglītes zem lielajiem kokiem. Tieši tā kā Latvijas valsts mežs to rekomendē. Tātad, šeit mums bija LVM teritorija, es šeit noskatījos, ka mums ir 8. nogabals, 9. lielāks mežs. Tātad varam paņemt nostīt slānīti, noprecizējam, jā, ka šeit mums iet ceļš, un vienkārši paturot atliekam punktu, un varam nospiest, varam arī apstīties šeit pie reizes pārliecināties. Meža apsaimniekotāji kvartāli, atveram, apsaimniekotais Latvijas valsts meži, viss kārtībā. Tātad paņemam punktu un spiežam maršruts. Kas ir jāņem vērā? Tad, kad atliekat punktu, obligāti atzīmējot to uz autoceļu. Ja jūs noliksiet punktu mežā vai kaut kur blakus ceļam, tad var gadīties, kad navigācija jūs medīs riņķi un apkārt. Lūk, eglīti 5 minūšu attālumā.